Tuvojoties svētkiem, cilvēki ne tikai atskatās uz gada laikā paveikto, bet arī kļūst iecietīgāki un viens pret otru labestīgāki. Iedzīvotāji pirmsvētku laikā tiek aicināti piedalīties dažādās labdarības akcijās. Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar Talsu novada fondu jau vairāku gadu garumā rīko akciju Brīnumam tici. Advents laikā cilvēki tiek aicināti ziedot masturīgo ģimeņu bērniem, bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. 17. decembrī mēs visi dosimies uz Bugdangām, kur rūķu ciemā mēs tiksimies ar rūķiem un ne tikai ar salveci un rūķiem, bet arī paši aktīvi darbosimies. Pavisam Talsu novadā ir ap 1000 bērnu, kuri gaida, ka Ziemassvētku brīnums arī šogad ienāks viņu mazajās sirsniņās. Ne visi dosies uz Bugdangām, dažos pagastos rūķi ciemosies pie viņiem uz vietas. Šogad priekšsvētku laikā tiek realizēta arī kāda jauna akcija, kuras mērķis ir dāvāt dažādas mīkstas un siltas lietas, kuras lieti noderēs Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu masturīgajām ģimenēm. Lai būtu silti, ir siltums vajadzīgs arī mājās, un tāpēc mēs aicinam akcijas Siltie Ziemassvētki ietvaros ziedot segas un spilvenus, un arī zeķes un cimdus. Mantas ir jānogādā Labo lietu lādē Stabu ielā 6, tas ir aiz sporta nama. Paldies visiem labdariem, kuri dodot citiem, ļauj Ziemassvētku priekam ielīt arī pašu sirdīs. Un kā vēsta tautas paruna, dots devējam atdodas. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.